Karošanai bija liela nozīme romiešu dzīvē. Veiksmīgākie karotāji saņēma labus amatus un pagodinājumus. Romieši pierāda pie domas, ka labklājības pamats ir regulārs kara laupījums, bagātības, jaunas zemes un vergi, kā arī ienākumi no provincēm. Romiešu karavīru apbruņojums sastāvēja no šķēpa, zobena, vairoga, bruņu cepures, krūšu un kāju bruņām. Tās bija jāsagādā pašam karotājam, bet to spēja tikai turīgi ļaudis. Viņi veidoja smagi bruņotas kājnieku vienības. Pirmie romiešu iekarojumi sākas 340. līdz 338. gadā pirms mūsu ēras. Romieši pakaļoja Latviju, Itālijā. Romieši, izmantojot militāro pārākumu un politisko gudrību, ar laiku pakļāva visu Itāliju. Viena no ievērojamākajiem romiešu kariem ir Pūniešu kari. Tie bija 3 karu sērijas starp seno Romu un Kartāgu laika posmā no 264. gada pirms mūsu ēras līdz 146. gadam pirms mūsu ēras. Galvenais karu iemesls bija interešu konflikts starp jauno pastāvošo Kartāgas impēriju un Romas republiku, kas kļuva arvien spēcīgāka un varenāka. Pēc Pūniešu kariem Romai piederēja aizjūras teritorijas – Sicīlija, Sardīnija, Spānija, Korsika un tagadējā Dienvidfrancija. No mazās pilsētvalsts Roma bija kļuvusi par varenāko vidusjūras lielvalsti. Gadiem ejot, Roma pakļāva jaunas valstis un kļuva par tā laika lielāko impēriju. Roma no 150 kvadrātkilometru pilsētvalsts bija izaugusi par pasaules valsti, kuras valdījumi atradās 3 kontinentos – Eiropā, Āfrikā un Āzijā. Paši romieši uzskatīja, ka dievs Jupiters esot novēlējis romiešiem valsti bez gala.